Pēdējā laikā Pērons video saņem daudz jautājumus par to, kas notiek Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā. Cilvēki ir neizpratnē par VTPC darbību, vai pareizāk sakot, neizdarību. Piemēram, Aigara ratiem nodila riepas, bet, kā izrādījās, teju gadu laikā tās nav iespējams nomainīt. Tātad tas bija pagājušā gada maijā. Es uzrakstīju iesniegumu, jūnijas sākumā es saņēmu atbildi. Jā, viss ir ok, ir pieņems, un jūlijā viss būs kārtībā. Pagāja jūlijas, tur viss kaut kas ir iepirkts, kaut kas nav iepirkts, kaut kas aizmirsts, bet tā kā viņam tā valdība mainījās, TPC kļuva par VTPC, kuram bija jāsaka jau pie pilna apjoma strādāt jau septembra sākumā. Septembrī tur vispār neviens man nerunāja, oktobrī man pateica, ka viņi pārņem lietas un vēl neko nevar parunāt, un tad novembrī, uzklausīja man jautājumu. Jā, labi, mēs iepirksim tās riepas, iepirksim. Līdz ar to stāsts vēl nebeidzas. Kā pēdējais datums, kad Aigars saņems riepas, tika noteikts 2010. gada 20. janvāris. Bet arī 21. janvārī Aigara rati joprojām bija bez riepām. Man 20. janvārī pasaka, ziniet ko? Izrādās, ka tur vajadzēja rīkot iepirkumu konkursu. Un tad mēs to tagad rīkosim. Var sakot, atkal man pigu parādīja. Un pats interesantākais, viņi tur jau pusgadu strādā un pēkšņi izrādās kaut kādu konkursu jākārto, kaut kā tā vienkārši aiziet uz veikalu nevar nopirkt. Aigars ar draugu palīdzību riepas iegādājās par savu naudu. Summa bija ļoti liela. Ja riepas būtu iepirkusi valsts, izdevumi būtu bijuši daudz mazāki. Mēs šobrīd izveidojam savādāk šo iepirkumu. Patreiz šis iepirkums iet rezervas daļām, un šis iepirkums notiks, bet, protams, pagājušajā gadā pavasarī rezervas daļas bija nopirktas, tās tika iztērētas, tāpēc, ka nekādas lāga pakalpojumi nebija līdz gada beigām. Rezervas daļas mēs iztērējām visas. Šobrīd tad ir jau otrais konkurss. Es ceru, ka tas beigsies ar kaut kādu rezultātu. Kas attiecas uz TPC, es šonedēļ biju pie viņa VTPC, bija aizbraucis. Viņi teica, jā, viss iepirku process notiekās, varbūt martā noteikti, ne kaut kādā aprīlī. Var sakot, tas kosmiskās tehnoloģijas, lai viņas iegūtu kaut kāds 2 riepus gumijas gabalu, kas tā pašā Ķīnā vien ražoti. Jāpaiet gadam, un tik un tā vēl. Nesazin, kā būs. Aigars nebūtu nav vienīgais, kas palīglīdzekļu centra neizdarības rezultātā bija palicis bez pārvietošanās iespējām. Arī Lilijai ir visai negatīva pieredze, un arī Lilijas stāsts sākās ar riepu nodilšanu. Braucu uz tehnisko palīglīdzekļu centru, lai man tās riepas nomaina, bet diemžēl saskāros ar vienu problēmu, kad uz to brīdi, kad man vajadzēja mainīt riepas, viņiem nebija šādu riepu. Protams, nācās atstāt ratus un pārvietojos šobrīd ar citiem ratiem, kurus man iedeva pagaidu lietošanā. Bet pie šiem ratiem īsti arī neesmu pieradusi. Viņi ir daudz smagāki. Pat es viņus noteikti nevaru neielikt, neizņemt no mašīnas. Un domāju, ka arī, piemēram, mamma vai citas sieviete arī nemaz nevar pacelt tik smagus ratus. Pirmkārt, tas ir atkarīgs no naudas. Ja naudas nav, tad ir pilnīgi vienalga, kā mēs izkārtojam kabatas, kurās ieliekam 50%, kurā 20%, kurā 30%. Tas ir pilnīgi vienalga, kā mēs to izdarām. Ja nauda vienkārši nav, tad tam nav nozīme. Nozīme ir tam, ka cilvēki paliek bez jebkādām pārvietošanās iespējām. Tāpat naudas trūkuma dēļ vai ierēģiņa nekvalitatīvā darba dēļ cilvēki nopietni apdraud savu veselību. Man ir pretizgulējums pilvens, bez kuras ikdienā nespēju dzīvot. Un tātad es katru dienu sēžu uz šīs pilvena, un viņš man ir izpūties, jo viņš sastāv no tāda gēla un gaisa tādiem tā kā maisiņiem, un tur laikam kāds caurumiņš gadījās, un viņš tā kā tagad ir izpūst. Līdz ar to es pakļauju savu veselību tagad. Un tad es zvanīju uz to tehnisko palīglīdzekļu centru, un šie pilveni, manuprāt, viņiem šobrīd nav. Tā es vismaz sapratu no viņiem. Līdz ar to man ir jāsāk domāt par to, ka laikam pašai būs jāpērk par 100 latiem šis pilvens. Palīglīdzekļu centra budžets ir 2 reizes mazāks nekā tas bija agrāk. Atkal ir izveidojušās rindas, nav pieejamas rezerves daļas, un daudziem cilvēkiem arī tiek atteikta palīglīdzekļu piešķiršana. Šobrīd, godīgi sakot,
ir vai nu palīga līdzekļus var nodrošināt pirmreizējiem cilvēkiem funkcionēšanas ierobežojumiem, vai nodrošināt cilvēkus, kuriem ir jāmaina palīga līdzeklis, kuri ir hronisku funkcionēšanas nespēju, kuriem ir bērni izauguši no saviem palīga līdzekļiem, protēzes nolietojušās, ortozē ir cits funkcionālais mērķis, rati sabrukuši un vairāk, kā saka, nav pakļaujami remontam tulkojot. Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs darbojas no septembra. Taču joprojām viena no galvenajām lietām, ar ko nodarbojas VTPC darbinieki, ir iepriekšējās sistēmas apgūšana. Protams, finansiālie līdzekļi ir nozīmīgs faktors, lai organizācija varētu sniegt pakalpojumu. Taču nemazāk svarīgi ir vēlme strādāt. Protams, visu laiku gatavojam pieprasījumus Labklājības ministrijai un visām citām iespējām organizācijām par to, ka nauda ir acīm redzama pamaz, bet laikam finanšu ministrijas cilvēki ir pa jaunu, lai spētu, un par veselu, par sportisku un visādā citā veidā par stipru, lai spētu saprast to, ka cilvēks bez šīm mantām izdzīvot nevar, ka tas ir tikpat kā strīpains uzvalks, citam ir braucamkrēsls. Profesors Vētra atzīst, ka situācija šobrīd nav vērtējama kā pozitīva. Taču, kad jautājām, kurš ir atbildīgs par nepilnībām sistēmā, Vētras kungs apgalvoja, ka tas ir ministru kabinets. Tādā gadījumā šķiet, ka ministru kabinets ir vienīgā institūcija, kam jāuzņemas jebkāda atbildība par visiem valstī notiekošiem procesiem, un pārējās organizācijas nav atbildīgas ne par ko. Tāls Bērziņš, Sergejs Medvedevs, Apērons video.